Zināmais nezināmajā. Esiet sveicināti raidījuma Zināmais nezināmajā studijā. Šeit esmu Sandra Kropa, un šodien mēs raidījumā pievēršamies ķīmiskām vielām, kuras ikdienā daudz lietojam, taču vienlaikus tās rada arī riskus mūsu veselībai. Gada sākumā Eiropas komisija izziņoja, ka drīzumā ierobežos FAS jeb mūžīgo ķimikāliju apriti Eiropā. Šobrīd šīs vielas sastopamas gan mūsu virtuves pannās, gan kosmētikā, gan ūdens izturīgā apģērbā un daudz kur citur. Kādas tad veselības problēmas var radīt šīs mūžīgās ķimikālijas, kas dabā nenoārdās, un kāpēc tās ir tik grūti aizstājamas un vēl grūtāk noārdāmas? Par to visu runāsim stundas otrajā daļā. Bet pirms tam iepazīsim to, kā mūsu šūnas atbrīvojas no neviedzīgā un, protams, kā jau pirmdienās, brīvdienu izzinošie iespaidi. Zināmais nezināmajā. Kā ir katru pirmdienu, mēs šeit raidījuma studijā palūkojamies uz aizvadītās nedēļas norisēm ārpus Zināmais nezināmajā raidījuma studijas, un kopā ar šī raidījuma producentu Paulu Gulbinsku meklējam atbildes uz jautājumu, kāpēc. Tā, labrīt, Paula. Labrīt. Jā, pavasaris laikam ir tas laiks, kad daudzās mājās mēs sākam domāt par tīrību, un šodien mums tie kāpēc arī ir uzvirmojuši saistībā ar to, ko esam saskatījuši apkārtējā vidē. Jā, tieši tā, man liekas, tajās dienās, kad saule iespīd pa logiem, tad var redzēt, cik daudz to putekļu vērpešu apkārt. Bet ar citu par tīrību runājot, man bija liels pārsteigums atklājot, ka FAS, jeb šīs mūžīgās ķimikālijas, par kurām tu vairāk runāsi, stundas otrajā pusē ir sastopamas diezgan daudz tīrīšanas līdzekļos, kurus ikdienā lietojam, gan tajos, kas atgrūž taukus, gan tajos, kas atgrūž ūdeni, tā kā par to noteikti varēs parunāties ar viesiem tālāk, bet ja tā humorīgi pieejam šai lietai, tad mūžīgās ķimikālijas un mūžīgā lieta mājās, ar ko, man liekas, mēs visi cīnāmies, ir putekļi, un es tiešām domāju, kāpēc tie tik ļoti sarodas un no kurienes. Tu neesi vienīgā, daudz to ir jautājuši arī sociālajos tīklos, un te mums tiešām radās jautājums, no kā mājās rodas tās lielās putekļu vērpetes un kāpēc tā cīņa ar putekļiem dažkārt liekas kā cīņa ar veidzirnavām. Par to interesējās arī mana kolēģe Zana Lāce Baltalksne, vaicājot skaidrojumu, kur tie rodas un no kā sastāv, un šo jautājumu viņa uzdeva Rīgas Stradiņu Universitātes darba drošības un vides veselības institūta direktoram Ivaram Vanadziņam. Un pirmais, ko vides veselības speciālists teica, ir tas, ka pastāv divi mūžīgie jautājumi, kur rodas putekļi un kur pazūd nauda. Un Ivara Vanadziņa atbilde ir, ka nauda var pārvērsties arī putekļos. Bet, ja nopietni runājot, tad putekļi ir diezgan daudzveidīgi, un par to tūdaļ arī pastāstīs Ivars Vanadziņš. Īstenībā ir tā, ka galīgi nav vienkārši, jo tie mājas putekļi ir tāds riktīgs kokteilis. Pirmā lieta, kas laikam ir pati būtiskākā, ko vajadzētu pateikt, kāpēc ir svarīgi runāt par vides piesārņojumu, jo tomēr lielākā daļa mājas putekļu nav no mājām, no iekštelpām, bet ir no ārtelpām, no āra vides. Viņi nonāk tātad no apkārtējās vides, un ja tajā ir slikta gaisa kvalitāte, ir daudz to putekļu daļiņu un visu tā, tad faktiski viennozīmīgi būs slikta gaisa kvalitāte arī mājās. Tad liela daļa putekļu nāk no ārpuses, un tie tad mums ir kas, un tie ir tātad transporta izmeši, tas ir riepu daļiņas, tie ir smilšu putekļi, tie ir sāls putekļi ziemā, ja ir kaisītas ielas, tie ir putekšņi, ja, tie ir kaut kādi, skujas, mizas, un kas tur gaisā nav, sēnes, sporas, baktērijas, viss, kas ir gaisā. Ja, viņš mājās ļoti labi sakrājās, un pat cik daļa viņi ir pietiekami lieli, viņi arī no tās mājas īsti neizkļūst. Un tāpēc ir tā, ka mēs izsūcam istabu, noslēgam putekļus, un pēc 2 dienām viņi atkal ir. Tā atbilde ir tajā, ka viņi ir pietiekami smagi, lai viņi nosēstos uz kādas virsmas un tur paliktu. Un tad bez tiem ārtelpu putekļiem tā otra daļa, tad ir tie, ko mēs radām paši iekštelpās, un tur jau faktiski ir ļoti vienkārši. Un tur pamatā ir tas, kas nāk no ēst gatavošanas, tā ir milzīga daļa. Tātad visi kvēpi, tauku daļiņas. Tad ir otra lieta, protams, mēs paši, tātad mati, spalvas, un arī otra būtiska daļa šeit ir, protams, ādas šūnas. Ja, tad mēs visu laiku tā āda mums atjaunojās, epitēlijas, ja, un, protams, ka tas, kas ir atmirst, ja viņš jau kaut kur paliek nobirst. Labi, kaut kādu daļu mēs nomazgājam dušā vannā, bet kaut kāda daļa, protams, paliek uz grīdas. Tad tā ir tā otra lieta. Un trešā lieta mājās, tā lielākā ir faktiski tekstils no apģērbi. Ja, tātad viss, kas ir apģērba daļaņas. Tātad milzīga daļa no ārtelpas, transports, gaisa piesārņojums un visas dzīvās dabas sastāvdaļas. Un tad iekštelpās ēst gatavošana, tātad mēs paši, ja kā izcelsmes vieta, un apģērbs. Tas būtu tas top piesārņojumu saraksts.
Jā, paldies Ivaram Vanadziņam, Rīgas Tradiņu universitātes darba drošības un vidas veselības institūta direktoram. Šeit Guntis mums jau raksta, ka putekļi rodas no segām, tekstila, kokvilnas, vilnas drēbēm, tā kā mūsu klausītāji arī nav atstāti vienaldzīgi. Un patiesi, tie avoti, no kurienes mums rodas putekļi, ir ļoti, ļoti daudz. Jā, un pārsteidzoši, ka ēst gatavošana arī rada tādu, putekļu masu ar visiem šiem taukiem un gareņiem. To es nezināju. Jā, bet mūsu astronomijas entuziasti ir vairāk kārt teikuši, ka mums jau patiesībā ikdienas uz Zemes nokrīt arī ļoti daudz kosmisko putekļu, tā kā mums tiešām putekļos ir vesela zinātne un savs skaistums. Bet mēs tik tālu esam runājuši par putekļiem, šodien vēl daudz parunāsim par atkritumiem un ķimikālijām un par to visu pēc brīža. Ik viens dzīves organisms saražo atkritumus, un tādi ikdienas tiek pārcilāti un pārstrādāti arī mūsu organismā. Tieši proteosomas un lizosomas ir tās struktūras, kas mūsu organismā darbojas atkritumu šķirošanā. Sīkāk par to, kā šūnas tiek galā ar lieko, mūsu arhīvu stāsts. Šķirošana un otraizējā pārstrāde ir termini, ko parasti attiecinām uz apsaimniekošanas jomu. Taču arī dzīves būtnes ķermenī, mikroskopiskā līmenī, notiek šāda, saimnieciskā darbība, un par to arī būs šis stāsts. Šūna ir fantastiska vienība, tā ir ļoti efektīva, jo neizmantos un neuzglabās to, ko tai nevajag. Tā uzsākot sarunu par to, kā šūnas tiek galā ar atkritumiem, teica bioloģijas zinātņu doktore Rīgas Stradiņa universitātes onkoloģijas institūta vadošā pētniece Inese Čakstiņa-Dzērve. Lai mūsu ķermeņa šūnās neuzkrājas nevajadzīgās vielas, šūnas tās vai nu pārstrādā, vai arī izmet ārā. Un par to, kā notiek šis attīrīšanas process šūnu līmenī, to skaidro Inese Čakstiņa-Dzērve. Tāpatās kā mēs kā organisms, mums ir mūsu izmeši, tāpat arī šūnai ir savi izmeši un savi atkritumiņi. Un, piemēram, ja ir kāda olbaltumviela izlietota, olbaltumviela ir pabeigusi savu darbu, tad viņa tiek degradēta. Bet moments ir tāds, ka šūna, ja vien viņa var, tad viņa tomēr nemetīs neko ārā, bet pārstrādās. Tātad mēs varam runāt par pirmo, būs veseli 3 punkti. Tātad pirmais punkts mums ir tā saucamās proteosomas. Tās ir speciālas olbaltumvielas, kas degradēs, kas sašķels mazākos gabaliņos tos proteīnus, jeb olbaltumvielas, ko mums vairāk nevajag. Ja, mēs zinām, ka olbaltumvielas mums sastāv no aminoskābēm, tātad šajās te proteosomās tās olbaltumvielas tiek sašķeltas līdz aminoskābēm, un atkal tās aminoskābes var tikt izmantot jaunu proteīnu veidošanai. Principā bezatlikuma tehnoloģija, ļoti veiksmīgi. Tas būtu par proteosomām un olbaltumvielām, bet šūnā arī noveco dažādas organēlas, un šūnā nonāk arī dažādi nelabvēlīgas lietas, piemēram, reizēm baktērijas, reizēm vīrusi un tā. Un tad ir tāda lielāka vienība, ko mēs saucam par lizosomu. Tas ir tāds, varētu teikt, tādā cilvēku valodā maisiņš ar indi. Ja? Jo moments ir tāds, ka ja lizosoma pārsprāgst šūnā, tad šūna iet bojā. Tad mēs varam runāt par tā saucamo autofāgiju. Auto paša, fāgija ēšana, tā tad paša apēda. Ja? Šūna sevi apēd. Jā, šūna sevi, principā, jo tas maisiņš, jeb šī lizosoma, satur ļoti daudzus enzīmus, kas šķeļ citus enzīmus, kas šķeļ dažādas vielas un tā. Un principā, ja mēs šo saturu atbrīvojam citoplazmā, tad viņš šķels visu, ko vajag. Viņš tā baigi nešķiros. Vajadzīgs, nav vajadzīgs un tā. Tā kā šī lizosoma ir ļoti svarīga, jo moments ir tāds, ka ja mums nestrādā lizosoma, kāds no enzīmiem lizosomā nestrādā un tā, tad ir pat veseli, to sauc par tādu klasi, lizosomu un defektīvās sindromu vai, slimības, vesels 40, liekas, vairāk slimības, kas ir saistīts tieši ar šo lizosomu nespēju sagraut, jeb saēst visus tos atkritumus, kas šūnā veidojās un tā. Lielākoties tās ir ģenētiski pārmantotas slimības retas, bet, tad, ja viņas mums nestrādā, tad tur var sākties diezgan lielas nepatikšanas tajos orgānos, kuru šūnas nepārstrādāja. Kā teica molekulāra bioloģe, tad līdzīgi kā cilvēka kuņģis, kas šķeļ barības vielas, lizosomas ir šūnas kuņģis. Un runājot par vēža ārstniecību, ir izgudroti tādi medikamenti, kas apstādina šo lizosomu darbību, tādējādi, lai vēža šūnās uzkrātos šie atkritumi un tās ietu bojā. Šādus medikamentus izmanto viena asinsvēža veida ārstēšanā.
Bet turpinājumā Inese Čakstiņa-Dzērve skaidro procesu, kad šūna nevajadzīgās lietas izmet ārā no sevis. Trešais punkts savukārt ir, ja gadījumā šūna netiek galā ar kaut ko un tā, viņa var iekapsulēt to visu un izmest ārā. Vienkārši izgrūst ārā no sevis. To mēs varam saukt par eksocitozi. No eksocitozē gan, protams, tiek izmests ārā ne tikai atkritumi, bet arī citas vielas. Ekso, tas ir ārā. Bet arī šādā veidā var arī izmest atkritumus. Un te jau ir svarīgi, kas notiekās tālāk ar atkritumiem, vai tie tiek starp šūnu vidē sašķelti, vai tie tiek uzņemti limfados. Un te mēs nonākam uz šo tālāko līmeni, kad mēs izejam jau ārā no šūnas, kad mēs nonākam limfados. Te jau ir tas nākamais punkts, ja tātad šie atkritumi var nonākt šajā limfatiskajā sistēmā, kas arī tāds vesels caurulīšu tīkls mūsu organismā, kas principā savāc tos mūsu atkritumus no šūnām arī. Un tātad šī sistēma šos atkritumus savāc, pārnes uz asinsrites sistēmu, kas savukārt jau šos atkritumus izlaiž caur aknām un nierēm, un tādējādi mēs tiekam vaļā no šiem atkritumiem. Tad mūsos ir vairāk pakāpi, tie atkritumu šķēlēji. Tur ir daudz, teiksim, tā mazi rūķīši, vieni tur šķiro maisiņoši, citi cērt kopā nevajadzīgos organismus, kas mūsos ir iekšā. Jā, mēs varam tā kā runāt tā. Ir mazie rūķīši iekšā šūnās, tātad šīs proteosomas un lizosomas, pamatrūķīši, teiksim, tie maisiņi, kuros notiek tas viss, un tas ir šūnā iekšā. Bet mums ir vēl viena tāda lieta, un tās ir vienas no mūsu imūnsistēmas šūnām, ir speciāli šūnas, kas uztver, ja viņas uztver kādu svešķermeni mūsu organismā, piemēram, baktēriju vai vīrusu, tad tās var apēst šo baktēriju un vīrusu un tā kā šķelt viņu. Tie reizes arī, protams, arī pašas var iet bojā, un tad mēs varam redzēt un runāt par strutām. Jo strutas, ja mēs tā paskatāmies, tie ir bojā gājušās imūnās šūnas, kas ir cīnījušās līdz nāvei, cīnījušās ar ļauno, kas mēģina iekļūt šūnā, kas mēģina iekļūt organismā. Tātad viņas cīnās, šķeļtās un reizēm iet bojā un kopā ar limfatisko šķidrumu. Tātad tiek, ja teiksim, mums ir atvērta brūce, tad tā tiek izmest tādā veidā ārā. Tad es saprotu, mēs runājam par diviem tipiem, ka viens ir tas, ka tās šūnas, tās atkrituma vielas pašas iekšā organismā apēd, un otrs, ka aizvadā uz nierēm un uz aknām un uz zarnām un izmet ārā. Šūna visu, ko viņa varēs izmantot, atkārtoti. Diez vai metīs ārā. Teiksim, ja mēs nerunājam par autofāgiju, kad šūna pats sev sēd un vienkārši beidz savu dzīvi, bet ja mēs runājam par normālu šūnas dzīves ritmu, kurā katru rodienu atnāk atkrituma mašīna un savāc un tā. Tik varbūt traki nav, bet teiksim, ir šīs atkrituma mašīnas, kas tā kā savāc un visu laiku pārstrādā. Pilnīgi normāls process. Tas ir viens labs piemērs. Mums ir, piemēram, ar to pašu hipoksiju. Hipoksija tas ir tad, kad šūnai nepietiek skābeklis. Mums dažādos orgānos ir dažādi skābekļa daudzumi nepieciešami. Tur smadzenēm mēs zinām, ka vajag ļoti daudz. Un pasaka Dievs, ja mums smadzenēm būs bišķi pa maz skābeklis, tad būs liels ziepes. Tā šūnas nav laimīgas. Un tāpat tās arī sirsniņai, visiem audiem. Un šūnā, par cik tā skābekļa nepieciešamība ir tik milzīga, mums šūna ir visu laiku gatava, ka pēkšņi tas skābeklis samazināsies. Tāpēc šūna visu laiku ražo proteīnus, mēs viņus saucam par HIF, hipoksijas indicētais faktors, zinātniskāks termins, bet mums šūnai ražojās visu laiku šie proteīni, jo, ja pēkšņi skābeklis samazinās, šie proteīni ir gatavi, viņi ir gatavi darboties un jau palēnināt visus procesus, lai šūna sāk pielāgoties šiem tādiem sliktākiem apstākļiem. Tur, piemēram, 2008. gads un finanšu krīze savilkām jostu. Tad arī šeit mums šie hifi būs tie, kas tā kā savilks to jostu un diezgan ātri, lai šūna uzreiz neiet bojā. Bet, teiksim, normāli, kad mums ir, tātad šis proteīns laik tiek radīts, bet viņš laik tiek degradēts. Un tā ir tā arī kā atkritums no vienas puses, bet ļoti vajadzīgs, gadījumā nebūs labi. Tātad tas ir interesanti, ka mums evolūcijas gaitā ir izveidojusies tiešām šāda sistēma, kas visu laiku ražo tos proteīnus un, principā, ja šūna pazaudē bišķiņu skābekli, tad viņi tomēr spēja tā kā izdzīvot kādu brītiņu un tā, protams, atkarīgi cik ilgi tas skābeklis nav.
Bet arī šajā gadījumā ļoti svarīgi, ka mums ir šīs atkritumu kastītes, un teiksim, es pat negribētu teikt par atkritumu kastēm, bet vairāk tā kā pārstrādes rūpnīcām. Tas būtu precīzāk teikts. Un otrs moments, ja mums šīs pārstrādes rūpnīcas nestrādā labi, uzkrājās proteīni, piemēram, ja mēs paskatāmies uz Alzheimer slimību, tad tur uzkrājās šie amilīdi, peptīdi, proteīni, un netiek izmest ārā, un īsti nesaprot, kā ar to cīnīties. Tur gan vairāk Alzheimer slimības speciālisti varētu pastāstīt, bet tas ir viens no piemēriem, kas notiekās, ja šūna netiek vaļā no saviem atkritumiem, vai arī nepārstrādā šos atkritumus. Bet nav tikai tā, ka pašas šūnas pie noteikuma, ka cilvēks ir vesels, čakli pārstrādā un izmet ārā nevajadzīgās vielas no mūsu organisma. Ir līmenis, kurā cilvēkā pašam ir jāpalīdz atbrīvoties no liekā, un te runa ir par limfatisko sistēmu, kurā ir liela loma vielmaiņas procesā. Kā darbināt limfu, par to turpina Inese Čakstiņa Dzērve. Tātad mēs zinām, limfatiskā sistēma mums ir tas, kas savāc visas tās draziņas, pārnes uz asinsritu, un asinsritu tad mums to izlaiž caur aknām un nierēm, un tad izlaižās ārā. Tur vēl, protams, mēs tiekam galā ārā arī ar svīšanu un tādām lietām, bet jā. Un interesanti, ka, ja, piemēram, asinsritē ir tas pumpis, sirds, limfatiskai sistēmai šāda pumpja nav. Un te mums nāk kopā tas, ko doktori vienmēr saka par to fizisko aktivitāti. Jo mēs vairāk esam fiziski aktīvi, mēs šito limfatisko sistēmu tā kā vairāk, labāk viņa tā ritēšana notiek, un līdz ar to mēs labāk, veiksmīgāk ļaujam šiem te nosacīt atkritumiem tikt ārā no mūsu organisma. Tad mēs paši, kā ārējais pumpis, darbojamies, kustinām savu limfatisko sistēmu, vai vingrojot, vai staigājot, vai masē. Vingrojot, staigājot, viss tas ne tikai asinsritē, ne tikai sirdī, bet arī limfatiskai sistēmai, jo viņai limfatiskai sistēmai nav pumpis. Nav jau sirds, kas viņu pumpēt, Tātad, ja šausmīgi negribās iet staigāt, tad var padomāt tā, ka, es tagad aiziešu pastaigāšu, vismaz kaut ko labi izdarīšu, ka to limfatisko sistēmu iekustināšu, lai vismaz kaut kas iet ārā no mana organisma. Tātad, palīdzot darboties limfai, atkritumi tiks labāk izmesti ārā no mūsu organisma. Tā pabeidzot stāstu par nevajadzīgo lietu pārstrādi šūnu līmenī, teica bioloģijas zinātņu doktore, Rīgas Stradiņa Universitātes Onkoloģijas institūta vadošā pētniece Inese Čakstiņa Dzērve. Paldies kolēģei Zanē Lācei Baltalksnei. Dzirdējāt sarunu ar bioloģijas zinātņu doktoru Inesu Čakstiņu Dzērvi no mūsu arhīvu krājuma. Bet turpmākās minūtes mēs pievēršamies īpašām vielām, kas ne tikai dabā nesadalās, bet rada potenciāls briesmas arī cilvēku veselībai. Zināmais nezināmajā. Ikdienā mēs ik pa laikam uzvelkam ūdens necaurlaidīgas jakas, pagatavojam maltītes nepiedegošā pārklājuma pannā. Tāpat arī mūsu mājās, protams, ka ir kosmētika, paklāja, elektroniskas ierīces un pat būvmateriāli, kas izmantot mūsu ēkās, kas viss šķiet drošs, un tomēr pētnieki ceļ trauksmi, ka šajās šķietam pašsaprotamajās precēs atrodas tā saucamās mūžīgās ķimikālijas, jeb FAS. Tās radītas pirms 80 gadiem, kā teju, neiznīcināmas vielas, un tagad redzam to sekas. Tās patiešām nekur nepazūd, bet kādus draudus tās rada cilvēkiem, par to tad šodien uz sarunu esam aicinājuši viesu studijā. Pie mums šeit ciemojās Rīgas Stradiņa Universitātes docenta un Vides un veselības institūta vadošā pētniece Žanna Martinsona. Labdien! Labdien! Kā arī Zinātniskā institūta bioorpētnieks un ķīmiķis Ingus Pērkons. Labdien! Labdien! Es raidījuma sākumā jau minēju, kad jūs vēl nebijāt studijā, ka šogad Eiropas komisija nākus klajā ar ziņu, ka turpmāk stingrāk kontrolēs un ierobežos šo vielu apriti Eiropā. Pirms mēs runājam, kas tieši ir šīs pa vielām, kāpēc tieši šobrīd tāda apņemšanās, un vai šobrīd ir noticis kaut kāds liels pētījums, kāds satricinājums, un var teikt, visiem ir atvērušās acis, ka kaut kas ir jādara? Žanna, sākšu. Jā, es domāju, ka tas varbūt ir daļai pateicoties biomonitoringa programmām, kas Eiropā notiek valstīs regulāri, un bija lielais projekts cilvēku biomonitoringas for Europe, tā saucamais, kur arī šo vielu savienojumu tika skatīti. Un tur bija konkrēti tādā ilgākā laika periodā bija vairākas valstis piedalījās ar datiem par pusaudžiem. Un pusaudžu dati parādīja, ka šajā gadījumā šai vielu grupai arī ir tāda kā noteikti tāda
drošais līmenis, kas varētu būt organismā. Un šo drošo līmeni pārsniedza pat ceturdaļa. Atkarībā no pētījums valsts no valsts, dažādi bija tie līmeņi, bet 25% pusauģu bija virs šī te pieļaujamā drošā, kas būtu tā kā veselībai nekaitīgais, ja mēs tā varētu teikt, līmenis. Jā, un tur bija, manuprāt, tie, kas inicijēja šīs izmaiņas, bija Vācija, Zviedrija, tur bija 5 vai 4 valstis, jā, un tie arī bija biomonitoringa partneru valstis, kur balstoties uz šo. Un kā zināms, pusauģu populācija nosacīta ir tāda sensitīvā populācijas daļa, un zinot to, ka šīs vielas ir, jā, mēs jau te runājām par to, ka mūžīgās vielas, vai varbūt tā pareizāk būtu teikt, noturīgas, ilgstoši, jā, līdz ar to tas arī ietekmi uz veselību ir, mēs tā kā pieņemam, ka tas ir daudz bīstamāk, īpaši, ja mēs par pusauģiem runājam. Protams, tās ir vielas, kas mums ir apkārt ļoti daudz, kur parunāsim, protams, kur tieši, bet tikko tās nonāk saskarsmē vai nu ar cilvēku, vai apkārtējo vidi, tās nekur netiek izvadītas, nekur nesadalās. Jā, un varbūt vēl viena tāda piebilde, tur arī bija no pārtikas drošības aģentūras tika kalkulēts no tā, ko mēs ēdam, jā, cik daudz ir to pastāstījis arī droši vien kolēģis, cik tajos pārtikas produktos, cik mēs daudz varam uzņemt ar ūdeni un ar pārtiku, un tur arī tika izrēķināts, ka tā deva pieļaujamā drošā uz kilogramu ir augstāka ļoti lielai daļai populācijas, un līdz ar to visi šie fakti sanākot kopā lika. Es domāju, ka tas laiks vienkārši pagājis, ka mums tā informācija savākta, un līdz ar to arī ir jāmaina. Tagad vairāk nav tās emocijas, ka tas ir slikti, mums ir skaitļi, kas par to rāda. Pirms dod vārdu Inkum, te lekam tas, ko tikko minējāt par Dāniju, Vāciju, Nīderlandu, Zviedriju, Norvēģiju, bija tās valstis, kas Eiropas ķimikālajai aģentūrai tā kā iesniedz šo priekšlikumu, un priekšlikums bija aizliegt visas FAS vielas, jo pretējā gadījumā nākamajos 30 gados vidē draud nonākt apmēram 4,4 miljonu tonu no šīm vielām. Jā, un tieši Rietumu valstis un Ziemeļu Eiropa un Rietumu Eiropa bija tās valstis, kurās bija augstāk arī pusauģiem tās koncentrācijas. Tie, kas ar to saskārās, vai ne? Jā, un tad mēs arī varam runāt par avotiem. Apģērbs, lietus izturīgās, ūdens izturīgās lietas, kur arī izmanto daudz to. Ingam, droši vien tavs tagad iekrājies, ko komentēt. Es nezinu, par to, kur mēs sastopamies ar šiem vielām, vai vēl bija kas sakāms par to aktualitāti šobrīd. Varbūt par tām pašām vielām ir svarīgi ieskicēt, kas tās tādas ir, jo mēs sakam tur perfluorētās noturīgie piesārņojumi mūžīgās ķimikālijas, kas tas tāds ir un kāpēc viņas ir tādas mūžīgas, jo katrai vielai ir savs raksturiņš, un arī šīm te perfluorētajām vielām ir raksturiņš, un tur ir tas atslēgas vārds perfluorēts. Ja mums ir normāli organisks molekulas, kur mums ir ogleklis, ūdeņradis, skābeklis, slāpeklis, pārsvarā tas arī viss. Un tad perfluorēts nozīmē, ka tu vismaz vienu oglekli esi pilnībā, aplicis viņam apkārt fluoru. Un tad šī te oglekļa un fluora saite ir ārkārtīgi izturīga. Tas ir kā tāds supervaroņa, jeb superļaunā tāds tērps, kas ietērp šo te molekulu un līdz ar to pasargā viņu no apkārtējās vides un arī bioloģiskiem procesiem. Bet tajā pašā laikā šīs vielas spēj miedarboties ar bioloģiskiem organismiem un izraisīt kaut kādas negatīvas sekas. Un tad par to aktualitāti, man liekas, tas galvenais kritiskais punkts, kāpēc tieši pēdējos gados mēs ļoti pievēršamies šim, ir, jo patiesībā tas viss ir zināms diezgan sen, ja? Tad molekulas šāda veida ķīmiskās vielas ir ražotas jau no pagājušā gadsimta 50. un 40. gadiem, atklātas patiesībā tīri nejauši, kad zinātnieki spēlējās ar tolaik ar freoniem, proti dzēsēšanā izmantotām vielām, gāzveida vielām, kas ļauj uzlabot dzēsēšanas iekārtas, un viņi pamanīja, ka tad, kad tu viņas tā zem spiediena paliec, viņas veido tādu tā kā baltu vaskainu vielu. Un izrādās šai baltai vaskainai vielai ir ārkārtīgi izcilas īpašības, kuras var atrast pielietojumu gan arī jebkurā normālā industrijā. Un tas būtu kas saistīts ar to, kā tur atgrūž mums taukus vai nepiedeg vai ūdeni necaurlā. Jā, tā superspējas, kad tu ļoti pareizi pateici, atgrūž gan taukus, gan ūdeni. Jā, tad attiecīgi vielai tiešām ir unikāls perspektīvas attiecībā par to, ka tās var izmantot dažādos pārklājumos, lai nodrošinātu tā, ka šīs lietas ir ļoti ilgmūžīgas.
Ja, kad viņām nekas nelīp, viņām nelīp netīrumi, viņas var izmantot ārkārtīgi ilgi. Un ūdens, jā, mums tāds dzīvības avots no vienas puses, bet ja mēs runājam par dažādām tehnoloģijām un ikdienas precēm, tad bieži vien mēs negribam, lai lietas ir slapjas, lai lietas samirkst, lai viņās kaut kas nonāk. Un tad, ja mēs varam šīs te ikdienišķās lietas pārklāt ar šādu pārklājumu, super, viņas ir ilgmūžīgi. Un te mēs nonākam pie tā, ko mazliet Ingus jau ieskicēja. Un tajā pašā laikā liekas, lai cik dīvaini ar to neiedarbojas, to atgrūž, bet ar dzīvo organismu iedarbojas. Tas nozīmē, ka sliktu mums kaut ko nodara. Ja? Jā, un tad tie divi atslēgas vārti, ka šīs vielas ir bioakumulējošas un biomagnificējošas. Proti, jo augstāk tu barības ķēdē atrodies, jo lielāka varbūtība, ka tev šīs vielas būs un lielākās koncentrācijās, un arī jo vecāks tu esi. Ja? Proti, organisms viņas ļoti apgrūtinoši izvada ārpusē. Un tad viņas uzkrājās, un kaut kādā brīdī viņas sasniedz šo te varbūt to kritisko punktu, kad viņas jau izraisa kaut kādas negatīvas blakus efekts. Un par blakus efektiem runājot, kā tas ir diezgan skarbi stāsti gandrīz par jebkurām ķimikālijām, kā vispār nonāk pie tā, ka saprot, ka ķimiskās vielas ir bīstamas cilvēkiem. Bieži vien tās ir kaut kādas traģēdijas un nejaušības, vai tie ir negadījumi rūpnīcās, vai šajā gadījumā, man liekas, tas kritiskais punkts bija Amerikas Savienotās valstīs, kur bija rūpnīca, kas ļoti ilgstoši bija šos te atkritumus nepareizi noglabājusi, piesārņojusi visas pilsētas apkārtējos ūdeņus, tajā skaitā dzeramos ūdeņus, un izveidojās tāda, kā saka, milzīga pētījuma grupa, ko bija iespēja salīdzināt ar pārējo populāciju, kur cilvēkiem bija pat 40 reizes, vidusmēri 40 reizes paaugstināt šie līmeņi, daudz, teiksim, šie blakus efekti, un tas bija, man liekas, tas galvenais grūdienis pirms aptuveni gandrīz 20 gadiem, kad šīs te kaut kādas likumdošanas prasības arī sāka parādīties. Un tagad pēdējo gadu aktualitāte ir tieši saistīta ar to, kad ir atklāti vēl šie te zemāki toksikoloģijas līmeņi, kas pie kura arī ir nonācis, ka tagad mums ir pārtikā normas, mums ir dzeramajā ūdenī normas, mums ir vides monitoringa standarti un ārkārtīgi daudz šādi mazi dažādas iniciatīvas, ar kurām mēs varam uzlabot šo te vides kvalitāti un saprast, kāda ir situācija. Bet tad, kad tās normas tiek noteiktas, pārtikā, ūdenī, pannās un daudz kur citur, ko mēs lietojam apkārt, vai nav tā, ka beigās jau mēs vienalga savācam no visurienes mazliet, un mums ir par daudz to vielu mūsu organismā. Es jau ieskicēju par to, ka pārtika tas ir viens, kā mēs varam uzņemt arī ūdens dzeramais, un tad šīs normas tika drastiski arī samazinātas šajos pēdējos gados, ko jau arī Ingus teica. Bet vēl jau ir tas, ka mēs ar putekļiem varam jāpot, jo beres rezultātā no pārklājumiem un no apģērba visiem apdars no tiem pārklājumu materiāliem, putekļu veidā. Un arī caur ādu, saskroties ar šiem pašiem apģērbiem, kas ir apstrādāti, jo mēs negribam izmirkt lietu, vai ne, un mēs gribam savu bērnu ieģērbt tādā kombinzonā, kas ir lietas izturīgais, viņš var tur peldēties. Tāpēc arī nav brīnums, ka pēc Ziemeļvalstīs arī varbūt ir lielāks pusauģos tas līmenis. Un jāpiebilst, kad arī runājot par to, ka nonākot organismā, vai vienalga, tas ir caur ādu vai ieelpojot vai apēdot, ir tas moments, kad nesadalās, metabolismu netiek galā, jo viņš savienojas ar olbaltumvielām asinīs. Un arī pat nieres nevar izfiltrēt, jo olbaltumvielas normāli netiek filtrētas ar urīnu ārā. Līdz ar to viņš tā kā cirkulē apakaļ tajā organismā, un tie sabrukšanas laika atkarībā, kura no vielām konkrēti, bet ciem savienojumiem, bet no 5-3 gadu pussabrukšanas laiks. Ja mēs uzņemam, mums ir kaut kāda konkrēta koncentrācija, tad uz pusi samazināsies pēc 5-3 gadiem kaut kur, atkarībā, kurš no tiem. Un ko ir tie rekordisti, kur varbūt būs, es nezinu, mūsu mūža garumā kādas vielas? Jo mēs jau atkal uzņemsim, tur jau tas stāsts. Precīzi, kad tā jau liekas, ka 3-5 gadu, tas jau tāds daudz nav. Bet jāpaturprātā, ka tu jau visu laiku esi kaut kādā kontaktā ar šīm te vielām un visu laiku viņas saņem, un tad beigās tas svērtais atlikums ir tāds, ka patiesībā viņas tev paliek nevis mazāk, bet vairāk. Jo tas, no kurienes mēs tās uzņemam, pat neapzinoties, ir ļoti, ļoti daudz, jūs jau te ieskicējāt. Ja arī klausītāji jums ir jautājumi mūsu šīs dienas viesiem, tad jūs tos varat sūtīt uz telefonu numuru 25660 vai, protams, rakstiet ziņu, sūtot ziņu ēterā skanošajam raidījumam, šobrīd zināmais nezināmajā, arī zināmais @Latvijas Radio LV mūsu e-pasts, kas, protams, ir jūsu rīcībā. Bet
Kā ir ar tām alternatīvām šobrīd, man liekas? Un vai tiešām pasaulē nekas nav izdomāts, kur atkal būtu kāda viela, kas veic visus šos labos darbus, kamēr mums vajag mūs pasargāt tur no ūdens un visa kā cita, un tajā pašā laikā spēj noārdīties ātrāk un neuzkrāties vidē? Nu, labi, es varbūt Ringus papildināšu no ķīmijas viedokļa sīkāk, bet kā es saprotu, tad cenšas aizvietot ar īsākas ķēdes, tiem savienojumiem, bet arī tur ir notiek pētījumi un šobrīd ikā nav tie dati, kad ir ļoti toksiski, tie savienojumi, bet varbūt Ringus tu vari kaut ko minēt par... Diezgan precīzi, jā, tā gan arī šis stāsts atkārtojas no vienas piesārņotāja klases uz otras. Pašlaik mēs esam pie perfluorētiem savienojumiem, kur alternatīva bieži vien ir cits perfluorēts savienojums, kāds, kurš varbūt satur šo te, kurš ir vieglāk degradējams, ar mazāku ietekmi, bet viņš tik un tā vēl joprojām atrodas šajā grupā. Un tad pārsvarā no tādas likumdošanas puses tiek aizliegti tie bīstamākie, un viņus aizvieto mazāk bīstami. Un tad tā pakāpeniski gadu no gada ir iespēja kopumā šo te slogu samazināt. Bet tas jau arī nav tik vienkārši, tāpēc, kad pirmkārt viņu loma industrijā bieži vien ir ārkārtīgi liela, un tur vienmēr ir šis tāds risku ieguvumu algoritms, šie svara kausi, cik ir šie riski, kas nāk no šāda veida piesārņotājiem, un cik ir ieguvumi, jo mēs, piemēram, runājam par tādu sfēru kā ugunsdrošība, ugunsdzēšana, tad te uz svaru kausiem ir jānoliek iespējams cilvēku dzīvības, kuras ir jāglābi dēļ šī ugunsgrēka, pretstatā tam, ka tur var būt vides piesārņojums. Un kā tu to izbalansē, kur tu noliec, kas ir lielāks ieguvums. Un tāpēc arī bieži vien, kad veids kaut kādas ierobežojumus un pakāpeniski šo savienojumu izskaušanas, tiek pieņemti dažādi izņēmumi, kad, pieņemsim, mēs pašlaik aizliedzam šos savienojumus, teiksim, tādās plaša patēriņa precēs, proti tur parastos apģērbos, kaut kādās pannās, tam līdzīgās. Bet tajā pašā laikā mēs saglabājam kaut kādu frakciju, teiksim, ugunsdzēšanas putas, kaut kādi īpašie aizsarga tērpi, kuros vēl projām viņas var būt, tāpēc, ka šajās vietās tas ieguvums ir pietiekami liels, lai varētu šos riskus arī pieņemt. Jā, un tieši arī par ierobežojumiem, kā reizi ugunsdzēsēju putas ir viens no tiem, kur, man liekas, arī tā iniciatīvā ir tā, kad aizliedz izmantot testēšanā un mācību procesos, pie ugunsdzēšanas, bet reāli šobrīd, vēl neplāno, kad aizliegs pavisam, jo ir mēģinājumi aizvietot ar citiem šiem savienojumiem tās pašas grupas, kas varbūt ir mazāk noturīgi un mazāk kaitīgi, bet joprojām nav, jo tā siltuma izturība ir arī viena no tām īpašībām, superspējām, tā grupai, kāpēc arī viņi izmanto šeit. Un ja par darba vidi runājam, tad ugunsdzēsēji īstenībā tajā augsti eksponētajā grupā, kur arī ir ļoti daudz pētījumu un arī daudz skatītas ir sievietes kā ugunsdzēsējas, jo mums zinām to vienu iedarbību uz veselību, labi, mēs to minējam aknas, ietekmi uz aknām, nierēm, tie atindēšanas procesi un izvadīšanas, bet arī tieši uz bērnu, uz grūtniecēm un arī ar mācu pienu var izdalīties, un tā kā tas ir arī jāņem vērā un jāatzīmē. Es vēl ko varu piebilst par to, ka dažreiz varbūt šķiet, ka vidē vairāk ir kāds konkrēts savienojums no šīs grupas, bet otrs varbūt ir pat mazāk procentuāli, bet tas otrs ir kaitīgāks. Šajā gadījumā runājot tieši par fluoru, man nesajaukt tagad oktāna sulfonskābi, un otrs ir perfluora oktāns skābi, un šī ir daudz kancerogēnāka, un, piemēram, potenciāli iespējami audzēju risks, un līdz ar to dažreiz ir tāpat arī mazāk ir vidē, bet ņemot vērā, ka uzkrājās, un kad tā deva ir viņa daudz toksiskāka ir, varbūt ar to pat mazākām koncentrācijām vai pietiekam, tā kā tas viss ir tā ļoti, tā relatīvi, mēs nevaram pateikt, jo mazāk kaitīgs, jāstāsta tā toksicitāte konkrētam savienojumam. Un arī svarīgi piebilst, ko tu ļoti labi pacēl, tā nav viena viela. Patiesībā, ja mēs skatāmies uz šīm te vielām un šo te grupu, viņas nav arī 5, 10 vai 20, viņas ir tūkstošiem, un ja mēs skatāmies tādā kādā arī ļoti smalkās niansēs, tad aplēsēs viņas ir pat vairāk kā miljons. Tā kā tas ir ārkārtīgi plašs diapazons ar vielām, kuras var potenciāli negatīvi ietekmēt gan mūsu, gan apkārtējo vidi. Turklāt ļoti mazās devās. Jā. Un viņas summējās, tā iedarbība summējās tā grupā, jo mērķu orgāni tie paši.
Ja, un līdz ar to tā summēšanās ir izteikta. Mums Alis ir atrakstījis jautājumu FAS un mikroplastmas. Vēlreiz, kāda īsti ir atšķirība, kuram tad tā ietekme ir sliktāka? Nu, laikam mikroplastmasā mēs varam runāt par ļoti dažādiem. Mēs varam runāt vispār par noturīgo organisko savienojumu grupu kā tādu, vai ne? Tur var būt arī cita veida, bet plastmasā ir vēl varbūt tas sastāvs ar endokrīnās jaucējvielas, kas ir ftalāti, bisfenoli, kas var būt, jā, un tur atkal mēs tā nevaram pateikt, kāds ir ļoti, ļoti kaitīgāks. Un tas ir tas laikam stāsts par to, ka mēs jau miksētu uzņemam, ne tikai šo grupu, bet mēs jau jebko miksētu uzņemam. Un tie orgāni, metrogāni jau mums ir tāpatām, tās aknas, nieres, nezinu, imūnsistēma, reproduktīvā sistēma, jā, viņi jau iedarbojās lielākoties visas tās grupas uz šīm, īpaši šīs toksiskās vielas. Tā kā nevar tā pateikt, kurš ir kaitīgāks. Tur arī līdzinēji pētījumi parāda to patiesībā, kad mikroplasmasa un arī nanoplasmasa, kad patiesībā mūsdienās ir vēl ar izteiktākiem bīstamības efektiem. Viņa strādā kā tāds vektors, proti kā tāda transporta līdzeklis, kas ļauj šīm toksiskajām vielām nonākt organismā. Jā. Tas tā kā tāds autobuss, kuru mēs, teiksim, apēdam, tad viņš tālāk nonāk mūsu šūnās un pakāpeniski tad var indēt. Tā kā tur arī šie sinerģiskie efekti, kas patiesībā viens otru pastiprina un ir diezgan biedējoši. Jā, un ir tas, ka, man liekas, vēl viens moments, kad ja tagad mēs jau plasmasā neizmantojam kaut kādus tur ftalātus konkrētos vai bisfenols, mēs joprojām jau tā degradēšanās un tā visa mikroplasmas jau nāk no tiem vecā piesārņojumi. Ja, viņš sadalās un rotē un cirkulē, un jāņem vērā arī, ka šai grupai no citām pasaules reģioniem, ja, kur tā likumdošana nav tik strikta un kur šis netiek tā ļoti normēts, notekūtiņi netiek tik ļoti arī varbūt attīrīti, kontrolēti, skatīti. Mums ir brīvs tirgus, ja, mēs varam ko nopirkt, jebkur. Ja. Jā, par to kontroli ārpus Eiropas Savienības arī vēl pajautāšu, bet par tiem notekūdeņiem Latvijā es skatījos vienu tādu karti, kur parāda, kad analizējot notekūdeņus vispār Eiropā, Latvijā diezgan daudz to sarkano punktiņu bija un jāsaka, ka tur visā teritorijā, kā mums ir ar to vielu klātbūtni apkārtējā vidē, cik daudz mēs zinām, ka tās tiešām ir tā kā visur, vai mums ir kaut kādas vietas, kur vairāk koncentrējas? Patiesībā mēs zinām, man liekas, pēdējo kādu 7 gadu laikā jau diezgan daudz, proti norisinās aktīvas monitoringa programmas LVGMC ietvaros, kur norisinās šis vides monitorings un ne tikai virzemes ūdeņi, bet arī gruntsūdeņi, sedimenti, dzīvās būtnes, proti kaut kādas gliemenes, zivis. Un tur visur katru gadu tiek ņemti dažādās Latvijas vietās paraugi, mērīti. Un labā ziņa ir tāda, ka uz tāda Eiropas un attīstīto rietumu valstu fona, kur ir ļoti augsta industrializācijas pakāpe, tad mums ir salīdzinoši laba situācija. Proti, kaut vai tajās pašās zivīs, ja mēs salīdzinām tajā kartē, apskatāmies, kādi tad līmeņi ir konstatēti zivīs, kas atrodas Latvijā, un kādi ir zivīs, kas, piemēram, atrodas Nīderlandē, Dānijā vai Vācijā, tad mums ir stipri zemāk. Ja, tas, protams, ir saistīts ar to, ka mums nenorisinās šādu vielu aktīvu ražošana. Šeit kaut kādas emisijas, protams, ir, bet kopumā mēs nepārkāpjam šos vidus kvalitātes standartus. Bet katrā ziņā ļoti laba tendence ir tas, ka mums ir beidzot šī informācija un ka mēs varam arī skaidri pateikt, kur tad varbūt arī kaut kādi karstie punkti, kur ir bijuši, teiksim, nezinu, vai ugunsdzēsības mācības vai kaut kādas industriālas ražotnes klātbūtne, kas varbūt ir šo te piesārņojumu paaugstinājusi. Jā, un arī vienīgais, varbūt, kas mums nav tas tiltiņš, jā, ka mēs zinām, varbūt vidē, mēs monitorējam vidē un skatāmies, bet mēs nemonitorējam mūsu iedzīvotājos. Mums nav biomonitoringa dati. Jā, es minēju to Vāciju un šo te projektu. Tur arī piedalījās, protams, Latvija cilvēku biomontorings Eiropai projektā, bet tur mēs toreiz nevācām. Mēs pesticīdus noteicām, bet nenoteicām šos te savienojumus. Bet šobrīd valsts pētījuma programmas ietvaros mēs ļoti nelielu grupu esam izveidojuši un arī, iespējams, Biors piedalīsies tieši šīs grupas analizēšanā. Mēs gribam vienkārši saprast, cik tad cilvēkos ir, jā, cik tas cilvēku asinīs ir. Bet laikam jāpatur prātā, ka viens ir tas, ko Ingus tikko minēja, ka varbūt apkārtējā vidē mums tā situācija ir, salīdzinoši laba, bet tas, ko mēs patērējam mūsu ikdienas dzīvē, jau ir ievests no visurienes. Jā, tieši par to arī ir stāsts, jā, kad vide var būt mānīgs priekšstats
saprāts par to, ko mēs tad īsti uzņemam. Jo mēs varam uzņemt no iepakojuma, varbūt no tiem pašiem apģērbiem, visām, labi, ūdens un šīs lietas mēs varam monitorēt un skatīties, bet dārzeņos, augļos, gaļā, olās, kur tika konstatēts arī bija pārtikas drošības aģentūras Eiropas ziņojums, kur tika atzīts, ka zivīs un jūras produktos, ja nemaldos, arī bija paaugstinātās koncentrācijās. Tā kā, tas jau tas, ko es teicu, mums tie ceļi ir dažādi, kā mēs uzņemam. Vide ir viens tikai tāds, ko mēs zinām, kas varētu cirkulēt, vidē. Bet, mums tieši klausītāji tieši šajā sekundē atsūtīja ziņu, kur šī kaitīgā viela nonāk olās, jo viss cerā vietās, kur ir paaugstināts šo vielu piesārņojums, barojas ar zāli, kā skaitās bio-olas, bet tas ir Beļģijā atklāts, īpaši olas to uzņem šo piesārņojumu un patiesībā tālāk arī nodod, tā kā tas, ko tikko Šis ir ļoti vienmēr tāds labs temats, ko cilvēkiem patīk pacelt, un man arī viņš pašam patīk, jo cilvēkiem ir tāda attieksme pret, teiksim, brīvo vistu olas un sprostās tētos olas, un tad vienmēr ir tāda, varbūt sajūta, ka tās brīvās olas, tās ir vislabākās, tur viņas tur brīvi, tur tārpus ēd, un viss ir super. Bet pētījumi to tiešām pierāda, jo galvenais vistām šis piesārņojuma avots ir barība, tas, ko viņas ēd. Un tad, kad viņām ir kontrolēta barība, tad tu vari kā ražotājs kontrolēt, kāda tad ir šie piesārņojuma līmeni. Tā kā viņas brīvi ganās apkārt, viņas uzņem pilnīgi visu, ko vien viņas grib. Un tā ir ne tikai ar šīm perfluorētajām vielām, bet principā ar pilnīgi visiem piesārņotājiem, ka brīvo vistu olās šie līmeņi būs augstāki, un tā, kaut kādā ziņā sanāk šī cena, kas mums ir jāmaksā par to, lai viņām ir šī brīvība. Jā, droši vien par to vidi, kurā tās aug un ganās, ja tā drīkst teikt, staigājās, tad mēs varam parunāt daudz un plaši arī, bet šeit ir vairāk jautājumu par to, kā tad patērētājs var noskaidrot, piemēram, to, vai lielveikalā pirktā panna it kā ir ar tiem fasiem pārklāta, vai tur kaitīgo vielu nav, vai ir iepakojumā. Šeit gan jāsaka, ka sazinoties ar patērētāju tiesību aizsardzības centru, noskaidrojam, ka, protams, daudz, kas tiek kontrolēts un daudzas vielas vēl ir tikai kā kandidāta vielas, kas nav aizliegtas, bet tās it kā būtu jānorāda. Tad ražotājiem, ka tas produkts tās satur, un es saprotu, ka šobrīd mums būtu jāpievērš uzmanību tad, tām etiķetēm vai kādām citām norādēm, un jābūt ļoti gudriem, kuri nosaukumi jāmeklē. Droši vien, kad, ja mēs tāds viens no tādiem bubuļiem, ja var tā teikt, ir ātrās ēdināšanas, visi šie iepakojumi, kur mēs pērkam kaut kādus rapus vai kaut ko, kas ietīts, kur var būt šīs mērķis, lai netak ārā un lai būtu šīs hidroizolācija, var tā teikt, tad protams, var papētīt šīs ķēdes materiālu politiku, varbūt prasīt, un tur tieši uz tā iepakojuma jau nebūs, manuprāt. Es tagad tā varu samaloties, man liekas, uz tā iepakojuma nav nekas rakstīts. Drīzāk tad ir jāpapēt un jāpajautā un jāmeklē informācija, tā kā jāpārliecinās. Bet, pavisam droši jau, ka būs tās vielas. Jautājums jau, cik mēs daudz uzņemam tādā veidā. Bet ir alternatīvas, piemēram, tad, nezinu, kādā citā pannā cept, kur zināsim, ka pārklājums ir droši. Jā, čugundroši var cept vai kaut kādā nerūsējušā tērauda, varbūt, es nezinu, tur ar pārklājumiem jāskatās. Droši vien tā var. Tie mēs. Lai varbūt nomierinātu patērētājus un klausītājus, tad es teiktu, ka pašreiz tās, teiksim, pannas, kas ir pieejamas Latvijas tirguma veikalos, ir diezgan drošas, tajās neatrodās šie kaitīgie, vismaz nekas tāds, kas ir aizliegts. Cita runa ir par produktiem, teiksim, patēriņu precēm, kas tiek pasūtīts no kaut kādu ārpus Eiropas Savienības internetu veikaliem vai tam līdzīgi, kur varbūt ir šis cenas jautājums, kad redz, ka tur super panna, piemēram, tur pasūtīšu pat 15 eiro, piemēram. Tas varbūt ir, tāds varbūt riskants pasākums. No vienas puses tu saņem šo lētāku preci, bet no otras puses tev nav garantijas, ka tur tik tiešām tiks ievērotas šīs likumdošanas prasības, un tur var būt kaut kas tāds, ko tu nevēlies, lai tur ir. Bet kopumā, šajā tirgu Eiropā viss tiek diezgan tā efektīvi regulēts un arī pārbaudīts, un arī ražotāji cenšas paši proaktīvi likt dažādas informatīvas, teiksim, frāzes uz šīm patēriņu preču iepakojumu, kas pasaka, ka rekur šeit, piemēram, nav pīfasi, tur ir kaut kāds nesatur pīfas, un tas tagad ir normāli, ja jūs arī aiziet uz kaut kādu, nezinu, tur kalnā kāpēju veikaliem, un tā šīs superjakas skatāties, tur arī visur būs uzraksti, kad, šai jakā ir Gore-Tex, bet Gore-Tex, kas nav ražots,
ar šīm te bīstamajām ķimikālijām. Tā kā par to tiek domāts, bet no patērētāja puses, ko es arī gribu pateikt un nomierināt, kad jau 3. gadu Latvijā tiek veikts pārtikas preču un arī dzeramā ūdens monitorings, kas attiecās uz šīm te bīstamajām vielām, un es tieši no rīta paprasīju kolēģiem, kāda tad mums ir situācija. Jaunākie dati, jā. Kādi ir jaunākie dati, vai mums ir kaut kāda pārkāpuma, ja kas visi pārkāpumi ir pieejami RASF portālā, kas ir Eiropā centralizēts no pilnīgi visām valstīm, un no Latvijas tirgu pieejamām precēm, no pārtikas precēm nav bijis neviens īsti normu pārkāpums. Ir, man liekas, bijis kaut kādam ārvalstu zivju produktam viens pārkāpums, bet kopumā un tur ir vairāk simti paraugi, šo te gadu laikā. Tas nav kaut kā tur maza izlasīta. Tā kā kopumā situācija nav tik slikta, un dzeramajā ūdenī vispār tur, man liekas, ir ļoti, ļoti labi šie te dati, ja mēs salīdzinām ar citām valstīm. Mm-hmm. Te mums klausītāji vēl jautājums pārskatoties tā ļoti ātrumā pārieši, atvainojos, ja ļoti noīsināšu, bet par mazgāšanas līdzekļiem un vai to sastāvā ir šīs vielas un vai tur ir kaut kādas iespējas izvēlēties. Tā, par mazgāšanas, par cilvēku kopšanas, vispār kosmētikā var būt, jā. Bet veļas, piemēram, mazgāšanas vai virsmas aktīvās vielās varbūt ir kaut kādas veļas pulveros, es nezinu par veļas pulveriem. Apaukopšanas līdzekļos noteikti var sagaidīt šādas vielas, varbūt ne tās, virsbūves, pulēšanas līdzekļos un apaukopšanas līdzekļos šādu vielu klātbūtne ir iespējama, un arī šeit šī pat nianse, ja tu iegādāji pasūti preces internetā no ārpus Eiropas Savienības, tad tu vari rēķināties to, ka ļoti iespējams tur tiešām, un viņi var likties super, jā, ūdens mēnešiem nenāk klāt un liekas, redz, tur vienreiz nopūt, viss ideāli. Vēl pārskatot klausītāju jautājumu, šeit ir aspekts tāds, vai tiek kaut kas domāts par to, kā sašķelt šīs ilgnoturīgās vielas un esot pat jau baktērijas piemeklētas, kas to varētu darīt. Es par mikroplastmas to esmu dzirdējis, bet vai tiešām pie šiem ilgnoturīgajiem? Es varu pakomentēt, arī Biors ir iesaistījies pētījumā ar Vācijas sadarbības partneriem, kur tiek meklēta aktīva risinājuma, kā tad, teiksim, notekūdeņos izmantot dažādus gudrus materiālus, kas palīdzētu šīs vielas sašķelt, un kopumā dažādu materiālu zinātnieku šī te komunā. Tas ir ļoti, ļoti populārs temats, jo tā būtu tāda sudraba lode, ja? Jo piesārņojums, ja jūs raidījuma sākumā minējāt, kad tās aplēses ir diezgan dramatiskas, ja? Tad miljoni tonu, milzīgi zaudējumi, liels efekts cilvēkiem, un ja šīs vielas būtu iespējams kaut kādā veidā efektīvi vai nu izfiltrēt, vai arī degradēt un kaut kā akcelerēt šo degradāciju, tas būtu bingo, ko varētu dabūt. Un pie tā ļoti, ļoti daudz arī strādā un ļoti daudz, teiksim, arī, man liekas, tāds strauji izrāviens šajā tēmā ir bijis. Cits jautājums, cik šīs tehnoloģijas ir rentablas un viegli ieviešams praksē, ja? Bet kopumā tehnoloģijas ir un tiek skatīts uz dažādām iespējām. Dažādi katalītiski procesi, dažādi bioloģiski procesi. Par notekūdeņiem tās aktīvās dūņas, ja, kas veidojās tiem organismiem ejot bojāt, viņas jau arī tā kā viņš jau savāc visus tos savienojumus, bet tā pašā laikā tās dūņas kā tādas, ja, viņas jau ir paliek, viņas var izmantot arī par mēslojumu, jā, un līdz ar to arī tāpatām tajos aktīvajos dūņu laukos, jā, kur ved šos te atkritumus uzglabā, tāpat viņš var infiltrēties augsnē, nonākt gruntsūdeņos, virszemes ūdeņos, jā, tā kā, tur tā lieta, ka, nav cikls tāpat turpinās, vai ne? Turpinās, jā. Jā, paldies jums par šīm atbildēm un visiem mūsu klausītājiem arī par jautājumiem. Es atvainojos tiem, kuru varbūt jautājumu nepaspējām īsti nolasīt, bet pie temata droši vien atgriezīsimies. Gan mēs, gan mūsu kolēģi dažādos raidījumos. Un arī atgādināšu, ka šodien pie mums viesojās Zinātniskā institūta biopētnieks un ķīmiķis Ingus Pērkons, kā arī Rīgas Stradiņu universitātes docente un Vides un veselības institūta vedošā pētniece Žanna Martinsone. Arī ir klausītāji, kas vaicāja, kur raidījumus var noklausīties pēc tam, tad, protams, ka mūsu arhīvs Latvijas radio mājaslapā jūsu rīcībā un, protams, visas populārākās straumēšanas vietnes, bet šajā reizē teikšu lielu paldies mūsu raidījuma producentē Paulai Gulbinskai, Ivets Zvejnieks bija skaņu režijā, Ķirs Bišs gādāja par mūziku šai stundai un studijā bija Sandra Kropa. Mēs tiekamies jau atkal rīt šajā pašā laikā. Uz tikšanos!